Biļešu automāti specifiskāki, un kamēr notiek šo biļešu automātu pārinstalēšana uz eiro naudiņām, viņi akceptē tikai maksājuma kartes. Ar maksājuma kartēm tur ir iespējams norēķināties, bet ar skaidrs naudas norēķiniem tur varētu būt līdz pat 10. janvārim atsevišķos tramvajos kaut kādas problēmas norēķināties, kas ir tiešām saistīts ar pārēju uz eiro. Bet, kā jau mēs visi labi zinām, biļetes sabiedriskajā transportā ir braukšanai sabiedriskajā transportā ir nopērkams ir ļoti daudz vietās, tas ir visi Nārvesenība, Maksimas, Rīmi un pasažieru vilciens, un tur visur var šos biļetes iegādāties jau laicīgāk, jo arī atzīmēšu arī to, ka no 1. janvāra biļete sabiedriskā transportā, tad neatkarīgi no tā, vai tas ir pie vadītāja vai sabiedriskā transportā kā tādā iekšā maksā €20, neatkarīgi no tā, vai esat rīcinieks vai neesat rīcinieks, līdz ar to viņi ir neizdevīgāki. Protams, ka šī iespēja tiek piedāvāt cilvēkiem iegādāties, bet tā ir divreiz augstāka maksa. Es tomēr aicinātu cilvēkus laicīgāk iegādāties biļetes dažādos šos punktos, arī biļešu automātos, kas Rīgā ir izvietot, kas neatrodas tramvajā, kur var iegādāties šīs biļetes par 60 eiro centiem. Tātad tramvajā biļete maksā €20. Ne tikai tramvajā, bet arī trolejbusā un autobusā. Tur, kur mēs pērkam iekšā transporta līdzeklī, tur viņi maksā €20. Citur, ja jūs maksājat iepriekš, viņi maksā 60 eiro centus, bet ja jūs pirksiet arī lielākā vairumā, tur 10, 20 biļetes, tad attiecīgi iedarbojas šī komerces atlaide, bet par visām šīm biļešu cenām tām jau, protams, ka rūpīgāk labāk iepazīties mājaslapā, kur viss šīs biļešu cenas ir izvietotas, un viņām iepazīties, kas tad ir izdevīgākais laika biļete, braucienu biļete, mēneša biļete, un visi šie veidi ir uzrakstīti. Un līdz kuram datumam tad viss varētu būt kārtībā, līdz šim 10. janvārim? Jā, līdz 10. janvārim, un kā es teicu, tas ir pakāpenis. Nenozīmē, ka visos tramvajos tas šobrīd tā notiekās. Šajā gadījumā tas iet runa par zemās grīdas tramvajiem, par šiem 26 tramvajiem, kur biļetes nav iespējams iegādāties pie vadītāja, tāpēc viņos ir speciāli iebūvēti šie biļešu automāti, kuros biļetes pārdod atsevišķi. Bet, kā jau es teicu, saistībā ar pārēju uz eiro, atsevišķos tramvajos mums šis pārinstalācijas process notiks drusciņ lēnāk, nekā mēs paši to vēlējamies, bet tas tiešām ir saistīts ar pārēju uz eiro. Un kas šobrīd notiek ar biļešu aparātiem, kas atrodas uz ielām? Jo jaunajā gadā viņi tika atslēgti, vai visi jau ir pieslēgti atpakaļ, viņi darbojas? Jā, tiem gan ir visi kārtībā, tur var iegādāties gan ar skaidru naudu, gan ar maksājumu kartēm, un tur šīs problēmas neeksistē, jo mēs viņus laicīgāk arī atslēdzām. Šos zemās grīdas tramvajos mēs nevarējām atslēgt laicīgāk, tāpēc arī notiek šī pakāpeniskā pārēja tagad no 1. janvāra, bet tur mēs to varējām izdarīt iepriekš, un viņi kaut kādu laiku neapkalpoja skaidrā naudā, apkalpoja tikai ar bezskaidras naudas norēķiniem, bet šobrīd jau tur ir iespējams gan ar skaidru naudu, gan bezskaidras naudas norēķiniem iegādāties biļeti. Lūk, kā dzirdējām no Zaķa kunga, tad jau ap 10. janvāri visam ir jābūt kārtībā un nekādu problēmu vairs